Labdien, sekotāji! Esam Suntažos. Kopā ar mīļoto sieviņu. Atbraucam. Cerams, ka atnāks kāds no iedzīvotājiem parunāties. Jo faktiski tā situācija, kas man drusku nomācīja, tas tad zinām apātija, kas mums šeit Latvijā ir, ka nekas nevar mainīties, viss paliks. Un faktiski mēs dzīvojam visā šī demokrātijas teātrī, ticot, ka faktiski, ja mēs tagad nomainīsim personālīs uz krēsliem 3. oktobrī, nu tad mēs dzīvosim labāk. Un tur jau ir brīnumaini cilvēki, kas ir gatavi balsot par tiem cilvēkiem, par tām partijām un tiem cilvēkiem, kas jau, kā sakot, gadsimtiem, desmit gadiem ir faktiski pie pogas spaidīšanas, jā. 10 gadiem mūsu Latvijas valsts izzūd, cilvēki izmirst, grimstam miljardu parādos iekšā, izsaimnieko mūsu valsti, ja, visādas pieminekļus dzelzceļa stacijās būvēja pa 100 miljoniem skolotājiem, pensionāriem, demogrāfiem, neatrodās nauda, ja. Un faktiski tā naudas, tas suverēna tautsvar, tā ir tāds fars, ja, tur nav nekādas suverēnas tautsvars, tas tāds apmāns, faktiski kā vara ir. Es saucu viņus par naudas varu, daži par globālistiem, daži par korporācijām, daži saka, tās 13 ģimenes, ja. Es viņus saucu par naudas varu. Tā ir vara, kas faktiski Latvijā arī valda, ja, kuriem mēs esam liederīgi iedevot, slaucam jaunu, no kuriem ik gadu izslaukt vismaz 1 miljardu, un kur piedalās šī demokrātijas teātrī, ar tādu pārliecību, ka, tagad mēs ieliksim tur citu, ja, tagad redz tāds skaists, jauks, kā sakot, ministra prezidents Kulbergs. Es viņu pazīstu personīgi, ļoti simpātisks, labs cilvēks, bet sistēma, būs tāpatās kā siliņi. 2-3 gadus viņš būs skaistais, jaukais, un pēc tam sažļambās un izmetīs un visu lamās pēdējais mēsls, tā kā siliņu tagad lamā, tā kā daudzus tos iepriekšējos ministra prezidents lamājuši, ja, faktiski cilvēki cer, ka kur ministrs kaut ko izdarīs labāk, bet faktiski tas ir bullshits, nekas tur labāks nav. Valsts, kā sakot, iet pa pakaļ, un tādu mēs arī ejam lēnā garā pa pakaļ. Tāpēc es aicinu varbūt tomēr braukāju tagad uz cilvēkiem apkārt par ciemiem, par pagastiem, cenšos tikties, pateikties, redzēties, atbrauc, atnākat, parunāties, pārliecināšu jūs, ka tomēr nevajag iesaistīties šī demokrātijas teātrī. Neiet līdz šim teātrim, apzināties, ka jāmaina sistēma, nevis jāmaina personālīs krēslos, jā, un ka no šim jāieraug tas, ka mēs jau gadiem mainījām šais personālīs krēsliem, nekas nemainās, jā. Viss paliek pa vecam, nekas nav izmainījies no šīs situācijas, kas ir. Un tāpēc aicinu cilvēkus apzināties, ka mēs varam izmainīt, un ka 3. oktobrī ir tā iespēja izmainīt, ka mums nevajag iet kaut kādās atmodās tagad, un ka atmodās tur, lai cilvēks pamodinātu speciāli kādu nošāvu, ja, lai cilvēks izsist no tās apātijas neticības, ja, tad tie atmodas organizācija, un arī to pašās Maidanā izdarīja, ņēma kādu nošāvu, lai cilvēkam uzskrinās asins, kā tā var nošaut cilvēku, mums jāiet ielās, jādarās, jāizpaust. Uz doto brīdi mums ir tāda pat faktiski apātija. Mēs tā noskatāmies, ka valsts izzūd, grimst miljardu parādos un ticam tam, ka tagad nomainīsim tās personālīs krēslos, dzīvosim labāk. Nekas labāk nebūs. Ja tu neesi paskatījies jau pēdējos 10 gadus, ka mēs tā aktīvi, agresīvi mainām šīs personālīs, nekas labāk nepaliek. Un nepaliks labāk arī. Tāpēc aicinu cilvēkus, un mēs izziņojam, varbūt ne mēnesi iepriekš, bet mēs saulaicīgi 3 dienas izziņojam, ka mēs tādā ciemā iebrauksim, pagastā iebrauksim, saņemamies, mēģinām, jā, dzīvot no malas un apzināmies, ka tā naudas vara, kas pār mums valda, faktiski, kāpēc mums ir zemākā labklājība, jā, viņa ir viltīga vara, jā, viņa uzstājas it kā viss ir tā no ārienes izskatās tāds simpātisks teātris, jā, visi baigi jauki, skaties, kāds mums ir tur simpātisks Kulbergs vai simpātisks Siliņa vai kas vēl tur un tā tālāk, jā, bet, ja mēs neko nedarīsim šajā laikā, šo sistēmu nepamainīsim, bet tur nekas tāds daudz traks nav jāpamaina. Japānā ir aptuveni kaut kādi,
3 pamatlietas jāizmaina. Pati galvenākā, pati galvenākā lieta ir tas, ka mūsu izpildvarai jābūt profesionālai. Ja? Jo nevar būt, man liekas, tas, es pats esmu bijis vides komitejas vadītājs, kā varētu teikt, vides ministrs Rīgas. Es labi jau 2., 3. gadā sapratu, kas notiekās tajā departamentā, izjūtu, sapratu, kas ko dara, ko nedara, kurš ko mānās, kurš strādā sirdi un dvēseli, kuram var uzticēties, kurš tur grib izkrāpt kaut ko. Tāpat, tajā laikā es biju arī pieredzējis uzņēmējs, kuram bija vairāki uzņēmumi kontrolē, kuram zināja, kā tos cilvēkus kontrolēt. Tad pagāja tikai 2 gadi, vismaz 2 gadi, lai es saprastu visu to sistēmu. Tagad mēs domājam, ka mēs te ieliksim iekšā kaut kādu jaunu ministru prezidentu iekšā, tūlīt tās valsts paliks labāk. Viņam vismaz, pieņemsim, ka viņš ir ģēnijs, viņam vismaz kaut kādu gadu jāpastrādāt amatā, lai viņš saprastu. Ja? Un katram faktiski vadītājiem ir jājūt, kas notiekās viņa uzņēmumā. Un viņš nevar nekā, vai iestādē, ja viņš nav nostrādājis viņā vairāk kā gadu, viņš nejūt, nepazīst to situāciju. Un faktiski ir, uz doto brīdi tā sistēma ir noziegums. Ja? Cilvēku, kurš nemūžam nav bijis iepriekš valsts pārvaldē, ja? Nav mūžam kontrolējis tos 1000 cilvēkus, struktūra vienības daudz. Ja? Tas, ka tas kaut kāds maziņš uzņēmējs bijis, tev nekad mūžā nav bijuši pāraudzībā 1000 cilvēku, tur 10, 100 struktūra vienības, tur neprota to rīkoties, tu nejūt to lietu, kas tur notiekās. Un tas faktiski ir noziegums pret valsts, un tas viņš jau acīm redzams, jo pēc statistikas dariem mēs jau 10 gadiem bļaustamies demogrāfija galīgā pakaļā, demogrāfija bagākā akaļā, un nekas nemainās. Tagad varbūt ne 10 gadiem, ja vēl kaut kāds 5, 6, 7 gadus atpakaļ bija tāds Kariņš, kurš atnāca savā amatā un teica, naudas ir tik daudz, cik nevar iedomāties, cik mums daudz naudas, mēs darīsim visu un plauksim. Kariņš pamet amatu. Mums ir 15 miljardi vai pat 20 miljardi parāds valsts. Un tas viens ir parāds, otrs mēs katru dienu maksājam, nevaram samaksāt tur skolotājiem 4 miljonus iedodam, katru dienu 1,5 miljonu mēs šai naudas varai, 365 dienas gadā, katru dienu pārskaitam 1,5 miljonu, ja? 500-700 tūkstoši. Uz doto brīdi mēs pārskaitam naudas varai tikai tāpēc, ka esam aizņēmušies faktiski priekš būvkarteļu naudu, lai būvkarteļu zeltu un plauksti dažu personu, kā sakot, sievas varētu aprakstīt, ka viņas pagājušā gadā ir nopelnījuši 20 miljonus, ja? Un tauta dzīvo ar zemāko labklājību. Ja? Un cik tālu mēs to pielauksim, tik tālu tas arī būs. Un tāpēc Kalnozols braukā apkārt uz to brīdi suntažos ir, lai pamodinātu šos tautas, lai tikties ar iedzīvotājiem, pārliecinātu viņus, ka neejam šī demokrātijas pavadā. Ja? Izdarām visu, lai var būt sistēmas izmainīt. Atbalstīt tikai tos deputātu kandidātus, tos tautu priekšstāvu kandidātus, kur vēlās sistēmu mainīt. Ja? Nevis piedalīties šī farsā, bet tam vēl skatoties reitingus, ja, kad cilvēkus, ko viņam jautā, par ko jūs balsosiet, ja es iešu uz balsošanu un balsošot, es balsošu tur par Vienotību vai vēl par tām visām valstiskām partijām. Ļautiņi mīļie, paskatieties uz datiem, kas notiekās. Ja, jūs to darat, jūs faktiski atbalstat tādu noziegumu, faktiski jūs arī savā ziņā noziedaties pret savu valsti, ja jūs aiziet un nobalsojat par visām šīm varas partijām, valstiskām partijām, tiem saucamajām. Jo faktiski jūs tad ar to aktu, ka jūs aiziet nobalsojat par šām valstiskām partijām, jūs turpinat valsts izzušanu, grimšanu miljardu parādos, tautas izmiršanu. Apjēdzam to, ieraugam to, ka mums ir jāmaina sistēma, un ka tā naudas vara ir viltīgākā vara, ja, kas prot mūs faktiski, tā rūpīgi sakoties, apšakarē mūs, ja, padara par tādiem idiotiem, ja. Jo mēs tur visam tam ticam, ko viņi tur dara, kad tagad mēs tur nobalsosim par vienotības, tur kaut kādu vienotību liek alāk Dombrovski, ja, cilvēku, kurš vispār neko labu Latvijai nav izdarījis. Tikai saņēmis labu algu un, manāprāt, ir izkalpojies kaut kādiem cilvēkiem, vai precīzāk sakot, naudas var sēžot tur par entiem, 10 tūkstoši sēžot tur Briselē kaut ko, ja. Mīļie ļautiņi, domājam, kas notiekās. Un ja mēs neizmainīsim 3. oktobrī to sistēmu,
Nu, Latvijas valsts izzudīs, tautas izzudīs no tā, ka mēs tagad dzīvojam, tur politika. Tu mums speciāli kodē iekšā, kad zemapziņā liek iekšā, ka tā politika ir slikta, ka nevajag nodarboties, tikai dzenaties pēc naudas. Ja jūs dzenaties pēc naudas, jūs esat godājami cilvēki. Ja jūs kaut ko gribat rūpēties par savu likteni, ielikt savu enerģiju, lai valsti plauktu, zelta plauktu valsts, jūs esat kaut kādi tur tie, kas raujās pie silas, ja. Bet, ja tu dzenies pakaļ kaut kādiem naudas miljoniem, ja, tu esi godājams cilvēks, tu esi tur ticis pie miljonu, kas sakot ar nelietīgākām metodēm, ja. Tu esi godājams cilvēks. Tas nav galvenais, ka tu esi bijis nelietis, ja. Galvenais tas, ka tev ir miljons, ja, tāpēc arī tu esi godājams, ja. Jo mēs visi naudas varas pavadā ejam, ja. Ticam visam, ka tas ir visi labi. Varbūt dažam nepatiks šis salīdzinājums, ja, bet tas ir salīdzinājums, lai jūs ieraudzītu, kas ir. Ja. Gadsimtiem mēs esam ticējuši, ka kristietība ir faktiski Dieva lemts. Ja. Bet tie cilvēki, kas zina vēsturi, kas tik nav sadarīts, ja, Bērtuļu naktī, 30 gadu karā, kas nav sadarīts Dienvidamerikā, kas pašā Latvijā, ka mūsu tauta ir turējuši tādā kalpu stāvoklī gadsimtiem. Ja. Tie saprot, ka tas nav. Tur nav Dieva ne tūmā. Ja? Kā var būt, ka tu ar Jēzus Kristus nogalini otru Bērtuļu naktī savu brāli tikai tāpēc, ka viņš ir protestants vai kaut kā savādāk skatās uz to Bībeli. Tur Dievs vispār nav tūmā. Un tas, ka mūsu tauta ir gadsimtiem turdīgi pazemīgā tauta, kuriem 1000 gadu vēsture ir, kultūra, tradīcijas, ja? Ir turēta 100 gadu pazemīgā padevība tikai šīs kristietības pamata, jā, faktiski mānīt. Un uz doto brīdi tā pati demokrātija saucamā, ko naudas var iefiltrējas iekšā, viņiem nav nekāda saistība ar tautas, suverēņu tautas varu. Tā ir faktiski dēmonu krātība, dēmonu vara. To 13 ģimeni, Rothschildu, Rockefelleru, Morganu, Sorosu vara, kas mūsu valsti izsaimnieko, jā, un mēs dzenoties pie savām 10 kapeciņām, ja, ikdienā nodrošinot bērnus, lai viņus pabarotu. Es nopelnīju tur 2-3 tūkstoši mēnesī, es esmu godājumāks, 4000. Ja. Tie Rothschildi pelna miljardiem, triljoniem, viņi tur ņirgājās pa mums, viņi no mūsu valsts, kā es jau teicu, ikdienu paņem 1, 1,5 miljonu šīs bankas procentos. Ja. Un faktiski viss tā bankas sistēma, tā arī krāpšanas. Ja. Mēs ieguldām savu Latvijas iedzīvotāju naudu, uzņēmēju naudu ārzemju bankās. Ja. Tā ir aptuveni naudas summa kaut kur 15-20 miljardiem. Ja. Aptuveni, es precīzi nezinu, kādreiz bija dati par šiem rezidentu ieguldījumiem bankās iekšā. Un pēc tam šo naudu viņi atdod atpakaļ mūsu iedzīvotājiem. Un ja jūs skatāties statistiku, tad jūs redzat, ka katru gadu banka ziņo, ka viņi ir no šiem procentiem kopā, visas bankas kādu miljardi nopelnījuši. Ja. Iedomājieties, tev no Jāņa ir paņemta nauda, aizdota Anniņai, un kopā pa visu Latviju ir nopelnīts miljards. Ja. Tas ir, kas mums faktiski atņemts. Un nekas nav darīts. Nav nekas, tā kā tā naudas var uzskata, ka tas ir godājumi, neko nedarīt. Ja. Neko nestrādāt. Mēs paņēmām naudu no Anniņas, iedevām Jānim un nopelnījām. Skatieties, kāda mēs esam godājumi. Un tauti pārējās skatās, jā, tas viss ir godīgi, tas viss ir kārtīgi. Bankas pelna uz mums tās naudas. Lai gan pat Talmudā, Bībelē, Korānā rakstīts, ka brālis brālim nedrīkst aiziet uz auglu naudu. Bet mēs šo grēku pieļaujam visā Latvijā. Katoļu baznīca pieļauj šo grēku visā baznīcā. Visas baznīcas to pieļauj. Noskatās apātiski, pazemīgi uz šo situāciju, kas notiekās. Jā. Un mēs arī piedaloties šī dēmonu krātīs teātrī, ja, tur balsojot par tām valstiskām partijām jau gadiem, pat redzot, ka valsts izzūd. Tauta izzūd, grimstam parādos. Mēs ejam tādi apātiski. Es savu pienākumu izpildīju, es izdarīju visu, lai mūsu valsts nogrimtu. Lai latviešu tauta izzūst. Es biju aizgājis tur uz Saeimas vēlēšanām, es nobalsoju. Bet tu paskaties, kas noticis iepriekš, pa šiem gadiem. Taču ik gada cilvēki pazūd. Tauta izmirst. Un tu atbalsti šo izviršanu, aizejot uz nobalsojot pa kārtējo personāli. Nomainīja, kā sakot, veco vēzi pret jaunu pūkaņu. Bet jāmaina ir sistēma. Jā. Jāmaina tas, lai šī
izpildvari ir motivēti, ieinteresēti mūsu tautas labklājībā, lai viņi ir profesionāli, nevis no paņemts vakar bijis labs jurists, grāmatvedis un šodien jau ministrs. Nu, tas ir izsmiekls, jā. Un nākamais, ko uz doto brīdi arī es saku, ja mēs tagad piedalāmies vēlēšanu kampaņā. Tas daudzreiz saprātīgāk un loģiskāk. Mums ir 43 administratīva apgabala, ka no katra administratīvā apgabala nāk viens tautas pārstāvs, kurš ceļās un krīt, kā tagad es atrodos, piemēram, Ogres novadā, tad no šī Ogres novada nāk viens tautas pārstāvs uz Saeimu, kurš ceļās un krīt, ko tauta ir pilnvarojas būt tautas, Ogres novadas tautas pārstāvim, pārstāvēt viņas intereses, lai valsts attīstās. Bet mēs skatāmies uz malas to un nekas nenotiekās, jā. Tā ir tā nākamā lieta, kas jāizdara, ka mums jāinomāja šī sistēma, ka mums pilnīgi pietiek šiem 43 tautas priekšstāviem. Un darbs, apstākļi Saeimā būtu daudzreiz iedzīgāk. 100 cilvēkiem tur nav vietas tajā Saeimā. Daudzreiz iedzīgāk attīsti, kā sakot, darboties tur būtu. Tas ir nākamais, un tas ir vēl kas ir lieta. Tu uz doto brīdi, viss šīs varas pārstāv, valstiskos, kā sakot, partiju pārstāv, kā jūs apskatīsiet, ievēlēs tikai tos, kas ir augšā listē. Ja, kāds izterēs tur, 10, 100 tūkstošus no kaut kādas vidas vai apakšas izsitīsies uz augšu, tas būs brīnums. Ja. Un faktiski visi šie deputāti jau, kas nolikt ir augšā, viņi tie saucamie prognozējumie. Ja viņam frakcijas vadītājs liks viņu nobalsot, ka valsts, kā sakot, jānolaiž uz grunti, viņš arī nobalsos par visu. Ja. Tāpēc, skatāmies, ja, tā ir viena no tādām, otrām lietām ir, ka, jābūt ir tautas, mazāk šo tautas priekšstāvu. Viņiem jābūt patiesiem tautas priekšstāviem, nevis kaut kādais partijas noslēpušos ļautiņu manipulāšanas ebektiem. Un pēdējais uz doto brīdi, ja mēs skatāmies, ir sūdi vagā. Kurš ir vainīgs pie tā, ka viņi sūdi vagā? Šitie tiem nelieši pie silas, tie 100 nelieši, mēs visu darām, mēs tur tos likumus darām. Tad ministra prezidents Siliņa Kulbergs ir vainīgi. Nav viņa vainīgi. Vainīgi ir sistēma, ja? Bet tāpēc vajag izmert vienu atbildīgo. Lai ir tautas vēlēts prezidents, kurš seko līdzi viss, kas notiekās valstī, seko, ko dara ministra prezidents, kas notiekās, braukā, tiekās ar cilvēkiem, apskatās, kontrolē šo valsti. Ir viens atbildīgais, un šis ir pati pamata, ar ko mēs varētu gūt gaišu labklājības nākotni. Paldies uz uzmanību, dodos uz nākamo vietu, braucam uz Sidgundu, un cerams, ka Sidgundā būs cilvēki pamodušies un gribēs tomēr kaut ko darīt savas valsts labā, nevis iet šīs naudas varas pavadāt, dzenoties faktiski pēc kapēkām dzenoties, salīdzinot ar to, ko naudas var pēc kapēkām. Labi, paldies uz uzmanību, mēs ticam, mums izdosies.